Šodien mūsu skola kļuva bagātākā ar 10 dziedkāriem un aktīviem pirmklasniekiem. Lūksim zālē mūsu absolventus ar pirmklasniekiem. Nelielajā robežnieku pamatskolas kolektīvā, kurš vienmēr ir draudzīgs, aktīvs un ļoti radošs kolektīvs, arī šajā jaunajā mācību gadā būs daudz dažādu izmaiņu. Un, protams, pirmā un svarīgākā laikam no tām ir, kā notikusi direktoru maiņa. Jūsu skolā par direktoru vairs nestrādās Piotrs Valočko. Viņš paliks šajā skolā tikai kā fizikas skolotājs. Bet šodien ar šodienu dienu direktora pienākumus sāk spildīt jūsu pašu robežnieku skolas direktora vietniece Maija Šemere. Un tāpēc es gribu viņu šodien sveikt šajā dienā īpaši un novēlēt viņai panākumus un veiksmi. Un, protams, panākumus arī jums visiem, pirmām kārtām 9. klasē, jo jums šis gads ir ļoti nozīmīgs. Kā jūs spēsiet sakopot savus spēkus, saņemties, tā arī nokārtosiet valsts pārbaudījumus un pabeigsiet pirmo izglītības pakāpi, iegūsiet obligāto pamatizglītību. Un tāpēc jums es šajā gadā novēlu īpašu veiksmi 9. Lai jums veicas. Nākamie ir pirmklasnieki, jo viņiem šis gads ir pirmais šajās sienās. Un tāpēc arī viņiem es gribu vēlēt veiksmi, panākumus, izturību un daudz spēka, apgūstot jaunas zināšanas. Un, protams, skolotājiem un īpaši jums vecāki, izturību, veselību, panākumus, lai jūs vienmēr varētu būt blakus savām atvasēm, spētu viņus atbalstīt, palīdzēt viņiem, lai jums visiem veicas šajā jaunajā 2015. 2016. mācību gadā. Un šo ziedus es gribu dāvināt jūsu jaunajai skolas direktorei, skolotājai, direktorei Maijai. Paldies visiem un veiksmi visiem! Vārds robežnieku pagasta pārvaldes vadītājai Erikai Gabusai. Sākot jauno mācību gadu, jūsu kolektīvā arī ienāks citi skolēni. Ļoti gribētos, lai viņi pierod pie šīm telpām, pierod pie jums, un jums vienmēr jāsniedz palīdzīga roka tiem, kas ienāk mūsu kolektīvā. Šodien vēl 32 gadus atpakaļ mūsu skolā ienāca emocionāli, ienāca jauns skolotājs, Piotrs Valočko. Šodien paldies viņam par to,
ka viņš ir strādājis, bijis ar mums kopā šos gadus. Lai jaunā darba vietā viņu tāpat mīl, ciena, un lai viņš dod zināšanas arī Krāslavas bērniem. Es domāju, ka šodien viņš ir daudz strādājis arī mūsu skolā. Bērni, kā matemātiķi, viņi ir spēcīgi un zinoši bijuši. Paldies, Pēter, tev par to darbu, ko tu esi šeit ielicis. Un tev Mārtiņu no mums tāda pilsvalda. Paldies par darbu. Сентября всегда радостный день, и на него возлагают большие всегда надежды. Хочется всегда думать, что весь год пройдет как 1 сентября, как праздник. Но это не всегда так бывает, но все-таки мы надеемся. Закончил я вчера свою работу в должности директора, и хотел бы сказать большое спасибо всем тем, кто со мной мне помогал выполнять обязанности директора. Сегодня нету многих людей, которые здесь, не присутствуют, есть они, просто они сегодня не присутствуют, потому что я 25 лет отработал в этой должности. Хотел бы всем еще раз сказать большое спасибо. И простите меня, может быть, я вскипал как эфир, очень быстро вскипал. Я, правда, я очень быстро остывал, поэтому, если что-то не так, простите. А новому руководству школы, это Майя Ясоповне, я хотел бы пожелать, чтобы вот, называя школу как бы кораблем, на котором есть вот матросики и руководство этого корабля. И вот хотелось бы, чтобы этих матросиков было как-то, хотя бы не меньше. И чтобы этот корабль плыл, не нарывался на рифы, чтобы было счастливое плавание этому кораблю, и как можно дольше плавал этот корабль. Моя поздравляю, через Новый год. Sākot jaunu mācību gadu, vārds tiek dots skolas direktora pienākumu izpildītāju Maiju Šemelei. Es gribu apsveikt visu skolotāju kolektīvu, novēlu jums radošus skolēnus un saprotošus. Arī liels paldies tehniskajiem darbiniekiem, pāvariem, internāta darbiniekiem par sakopto skolu un tās apkārtniem. Un šodien liels prieks redzēt skola mūsu audzekņus. Paldies visiem vecākiem. Viņi izvēlēs tieši mūsu skolā. Liels jums paldies. Kā arī es ceru uz turpmākajām sadarbībām uz sociālā darbinieku Annu Bartuli, sociālā pedagogu Žanu Drazdovsku, Baļintēsu Marisēlu, un es novēlu mums visiem stipru veselību, uzturību, izturību un centību. Sveicu visus jaunajā mācību gadā. Paldies! Хочу сказать родителям, не забывать, что ваши дети хотят не только строгости от вас, но и они очень хотят, ждут и надеются на ваше тепло, ваше понимание, на то, что вы всегда найдете время их выслушать, понять, одобрить их хорошие поступки и, наверное, мудро не заметить плохие и сказать им хорошее слово. Šodien es esmu sagaidījusi savus mazos pirmklasniekus, 7 zēnus un 3 meitenes. Mēs kopā būsim gan ikdienā, gan svētku brīžos, mācīsimies lasīt, zīmēt. Lai mums veicas, mēs pirmos